Ģirds Raģels, fotogrāfs, fotografēju portretus un reklāmas. Tā kā fotogrāfijai, vismaz tad, kad es sāku, nebija plašas izglītības iespējas, ir profesionāla izglītība, bet kā jau daudziem fotogrāfiem Latvijā, viņi ir vairāk attīstīti dažādos kursos un praksēs. Ikdiena arī ir portretu fotogrāfija un reklāma fotogrāfija. Un par to radošumu tur var diskutēt, vai šī ir radoša vai tehniska profesija, bet tas ir garāks sarunas jautājums. Bet, kaut kāds tāds īsumā. Man sauc Rolands Peterkups, esmu pārstāvu, kā padomāsim, modes, var teikt arī mākslas apvienība Mara & Rose. Esmu daļa no tā. Un ja var tā sasumēt, tas, ko mēs darām, ir kaut kādā ziņā veicināt, ja mēs tā profesionāli darbojamies modē, tad mēs vairāk šo vidi vispār veicinām savu darbības tādu intelektuālo izpratni dziļākā flangā, attīstīt arī mākslas valodu, kas varbūt ir arī globāli tas, kas ir radījis kaut kādu rezonanci tajā visā. Mūsu pieredze ir samērā sātīga, mēs aizsākām savu darbību 2006. Tad arī aktīvi pelnījām naudu reklāmā. Līdz ar to bija nauda, ar ko fiziski darboties mākslā, taisīt kolekcijas. Tās vairāk bija tādas eksperimentālas kolekcijas, ar kurām tikt kaut kādā ziņā starptautiski, kaut kādos konkursos. Es studēju Antverpenes Karaliskajā mākslas akadēmijā, modes nozarē, tāpat arī pieredze mākslas akadēmijā tāpat. Bet, lielākā pieredze jau laikam ir tā praktiskā izglītība, ko tu gūsti darbojoties, jo modē tajā laikā, kad mēs studējām, tā bija tāda utopija par modi, jo realitātē nevienam nebija īsti pieredze, ko nozīmē modes dizains un cik ļoti viņš ir saistīts ar tādu tehnisku arodprasmi, vai cik ļoti viņš ir saistīts ar tādu intelektuālu dziļu mākslas izpratni un par tādu skatienu inovatīvā nākotnē. Tā. Esmu bijis kādu ietvaru, esmu bijis pašnodarbināta persona, bet līdz ar dažādām bažām par nodokļu sistēmas maiņu esmu CIA. Savā ziņā man ir uzņēmums, bet esmu kā darbinieks, gan kā uzņēmuma īpašnieks. Tas ir, bet šobrīd tā juridiskā forma ir uzņēmums. Mēs esam CIA, par cik mums ir starptautiski partneri, tad tas ir ļoti svarīgi. Un, burtiski CIA kļuvām, kad mēs sākām veidot pirmās kolekcijas, kad mēs devāmies uz šourūmiem Parīzē 2012. gadā. Tad tas CIA ir vairāk tāds legāls darbības process. Tas arī viss. Mode kā reiz ir dārgs process. Viņš nevienā brīdī nav, arī šķiet no malas kādam, kad vajag iet biznesa. Tādā, tie, kas ir gājuši biznesa procesiem cauri, viņi apzinās, ka tie ir 5-7 gadi, ka tas ir viss, tā ir tīrā investīcija. Tas nav nekāds ienākums. Un ja šīs investīcijas ir, tad tā darbība ir iespējama. Mūsu gadījumā tālajā 2012. Mēs sākām, mums nebija nekādi tādi startupi vai investori vai sava veida mecenāti. Mēs tīri kaut kādā ziņā ar tādiem minimāliem līdzekļiem un arī izmantojot inkubātoru, kas bija samērā neveselīgs, centāmies arī būvēt šo uzņēmumu. Bet skaidrā tādā izpratnē viņš ir piemirst jautājumu. Praktiski skaidrs, ka tā ir tā mūsu ārots, ko mēs pelnām, bet skaidrs, ka arī tā mūsu interese ir izplatījusi to pelnīšanu ļoti plašos žanros. Vai tas ir teātris vai māksla, veidot mākslas darbu, kuru reizēm kāds nopērkot, tu gūsti lielāku finansiālu ieguvumu nekā veidojot kolekciju, kur tu pārdod kādam Japāņu veikalam pāris lietas. Vai tie ir dažādi vispār atvērti projekti, kas, mēs tādā ziņā esam ļoti fleksibli. Ja viņš ir interesants, tad to mēs arī darām. Šī klasiskā modes izpratne, kāda mūsu tādā reģionā par kaut kādu standartu mēli vai mūziku vai šovbiznesa cilvēkiem āršķību, tas ir tas, ar ko mēs nekādu nesaistam modi. Mums mode ir aleži bijusi kā tāds daudz dziļāks intelektuāls process, kas saistās ļoti ar mākslu, ar globālo kontekstu, ar vispār valodu, ko kāds rada. Respektīvi,
ja tu modē lec iekšā un tu automātiski pieņem šīs klišejas, tas skaidrs, ka tu ej tajā flangā, kas vairāk asociējas ar masu produkciju, ražotni, ar tādu standartu uzņēmumu. Un, ja tu tādā grib dzīvot, tad tev arī jārēķinās, ka tu darbosies tādā samērā plakanā schēmā, tev vajadzēs nenormāli daudz naudas. Un, tas nav tas, kas mums interesē. Mēs arī tādā ceļā saprotam, ka mēs nevaram konkurēt ar globālo pasauli, kur nauda ir krietni vairāk. Un līdz ar to, ja mēs kāpjam šajā standarta sistēmā, mums pieprasa automātiski standarta kapacitāti. Respektīvi, ja tu taisi kolekciju, tu taisi ar apavus, cepuri, nezinu, pilnu flangu un nevienam īsti neinteresē, ka tev nav kapacitāte tam visam. Un līdz ar to mēs jau no laika gala sapratām, ka mums šādas kapacitātes nav. Un pasaulē arī īsti nevajag vēl vienu uzņēmumu, kurš jau eksistē līdzīgā schēmā kā citi rietumu uzņēmumi. Un tad vienīgais tas resurss un tas kodols ir tas mūsu intelekts un tā mūsu kaut kāda, nevar teikt, identitāte, ar ko mēs izpaužam, kas mēs esam, kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs redzam lietas savādāk, kāpēc šīs lietas varbūt globālā kontekstā liekas interesants un varētu būt interesants, un kāpēc viņām vajadzētu būt interesantām. Respektīvi, kaut kā mēģināt citu saikni veidot. Līdz ar to tā standarta izpratne par modi mums ir ārkārtīgi sveša, mēs viņu paši nepieņemam, jo viņa jau automātiski parāda to, ka viņa nav modē. Tas ir tāds, mums sūta ielūgumus no visādiem fashion weekiem, un tad papēti, uz ko viņi bāzējas, un tad tur ir tā standarta, var teikt, nabadzīga izpratne par modi. Parasti tas modeskats notiek kādos viesnīcas foyer, tur Ņujorkā vai kaut kur. Piedalās visādi aziātu izcelsmes dizaineri vai slāvu izcelsmes. Viņiem tas pompozums ir āršķirīgs, bet tādā izpratnē mode ir intelekts, līdzīgi kā ir literatūras pasaule, kurā ir savi kodoli, līdzīgi ir mūzikas pasaulē, kurš savu intelektu kodoli, fotogrāfijā, mākslā, un mums tas interesē. Un, lai tajā tiktu, tev jādzīvo ir tās pasaules kontekstā, kādā dzīvo ar tie cilvēki. Līdzīgi kā mūzikā, popstārs, kurš veido skaņdarbu kā produktu, viņš dzīvos daudz labāk nekā, pieņemsim, nezinu, Toms Jorks vai Niks Keivs centīsies izdzējot jaunu nākotni no tā, un viņš sev uztur uz riska nepārtraukti, jo tā mūzika varētu pēkšņi būt nesaprasta. Bet praktiski viņš ir savā ziņā drošs, jo viņš dara to, ko viņš dara, un viņam ir sava auditorija, kas tieši gaida no viņa to īsto. Un tajā brīdī ir tas, vai viņš salūzīs, kļūs, pakļaujusies kaut kādai tādai āršķirīgai formai, kas ir kā mūs pumpē uz to, ka reku ir nauda. Tāds Eirovīzijas standarts, iepriekšā gada uzvarētājs, tagad mums jādara viss tādā ziņā, kā tie darīja. Tas automātiski parāda to, ka šie cilvēki ir ne ar dziļu izpratni, bet viņi ir ar āršķirīgu izpratni. Viņi netic savos pamatos paši sev, bet viņi meklējās. Viņi savā ziņā ir akli. Mums bija kad mēs sākām 12. gadā, kaut 16. 15. gads, ka mums ir ļoti daudz veikali, kas tirgoja mūsu lietas. Un mēs vienkārši rāvāmies kā traki ar lokālo ražotnēm. Mēs pēc katras sezonas vienkārši saprotam, ka mēs esam norāvušies kā traki, bet tas incomes ir tuvu nullei. Bet tev prestižs ir, tu vari parādīt, tev ir tur stoklists, tev ir vairāk veikali, tur krūti, viss forši. Un tad mēs īsti nesaprotam, kam mums to vajag, lai āršķirīgi kādam rādītu. Nē, tad mēs pacēlām cenu, mēs sapratām, ka tas produkts maksā tik, cik viņš maksā. Mēs pazaudējām ļoti daudz veikalus, tīpaši Amerikā, un mēs darbojamies tikai dažiem. Skaidrs, ka tiem dažiem tu nevari izdzīvot. Vairāk sit to latiņu par tādu kvalitāti un izpratni. Un te kā reiz ir tas stāsts, bet mēs neesam tas ideālais paraugs, jo mums nav bijis tas, kā saka, startup finansiālais backgrounds. Ja tas būtu, tad līdz ar to tas liktu nākamos soļus strateģiski. Ja mēs braucām uz pareizi, tad mēs braucām ar neziņu, vai mēs būsim nākamajā sezonā, jo šī sezona ietekmēs to. Bet tad, kad mēs satikām tur uzņēmumus, kas ir veidoti, nezinu, no Dānijas vai kur, viņiem ir investors, viņu paketē jau skaidrs ietilps 5 sezonas, jo tu no vienas sezonas neko nevar pateikt. Nekad pirmajā sezonā iespējams tev nepirks, tāpēc, ka tu vispār esi jauns. Un līdz ar to viņiem tā pieredze arī izglītībā jau krietni lielāka, par cik tā ir atvērta kapitālistiska vide, kur jau saprot, kā šī schēma darbojas.
Mūsu gadījumā 2012. bija tāds pirmais aklais meklējums no tā, ko es zinu, un tā kā sadzīvo šī iekšējā sistēma, kas bija inkubātora sistēma, kur viņi automātiski uzreiz gaidīja pēc pirmās vizītes Parīzē daudz pasūtījumus. Bet tīras fiziski nenotiek, jo pasūtījums aizņem pusgadu un viss tas process. Un tur mēs sadūrāmies pret mīnusu, jā, ka tas varbūt startups ir tas, kas bremzē kaut kādu veselīgu attīstību, un otrs ir, protams, mūsu lokālā kapacitāte ražotnēm. Jo, ja mēs runājam par modes dizainu, tad dizainers nav ražotājs, viņš sadarbojas ar ražotnēm. Un, ja ražotnes ir attīstības līnija, ka viņas var atļauties sadarboties, tad lietas var aiziet, var radīt produktu, var darboties. Un mūsu sākuma gados tas bija ļoti grūti, jo dažas no ražotnēm vispār varēja kaut kādā ziņā garantēt, ka šis tiešām būs kā produkts, nevis tu veic pasūtījumu, nevis tev veic pasūtījumu Japāņu, un pēc pusgada tu saņem pasūtījumu no fabrikas, un viņi ir izdomājuši, ka tomēr būs cita cena. Tās attiecības ir nereāli grūti šeit veidot tādā ziņā. Tāpēc, lai mēs būtu savā ziņā godīgi pret sevi, mēs mēģinām atrast tos ceļus, kas ir dabiskā veidā spēcīgi, un mēs paši par sevi varam garantēt kaut kādas lietas. Fotogrāfija daudzkārt vienkāršāk kā modes biznesu vai jebkuru plašāku lauku, ja var to saukt biznesu, bet fotogrāfijā ir vienkāršāk pietiek patiesībā ar dažiem cilvēkiem, kas tev notic, un tad viss var notikt, bet es, protams, sāku pirms tiem 15, 17 gadiem, kad savā ziņā fotogrāfija bija jau tādā lūzuma punktā, kad ir tikko beigusies filmu ēra un ir sākusies digitālā ēra, ir daudz vienkāršāk sākt nekā tiem fotogrāfiem, kas līdz šim fotografējuši, bet tā pašā laikā daudz grūtāk sākt nekā var tas būt šodien, jo tās digitālās kameras ir dārgas, viņas var tikai nopirkt, nav tāda nomu, kā šobrīd var izīrēt jebko un jebkad, tad tas sākums bija tāds balansēts starp lētām ziepju digitālām kamerām, filmu kamerām un pirmajām, un lai to ieguldījumu veiktu, bija jādara kaut vienkārši darbi, kā strādāt bārā vai strādāt kaut kādās celtniecībā vai līdzīgos darbos, kas ļauj tad nopelnīt to pirmo. Lai gan man paralēli arī bija otra profesija, kas ir elektrotehniķis, kas esmu kādu laiku strādājis arī apakšstacijās un augstsprieguma elektrību, kas ir savā ziņā tehniski, bet tur mani visi redzēja kā mākslinieku, un tad tajā fotogrāfijas laukā visi man redzēja kā tehnisko cilvēku, attiecīgi tur ir tās dažādās lomas. Bet man bija laikam ļoti vienkārši tās vēlmes, es gribēju vienkārši fotografēt, un man attiecīgi nebija tik liels limits, ka es bildēšu tikai to vai tikai šo. Es izmēģināju visus fotogrāfijas žanrus dažādos kapacitātēs, un tas, kas ir labi fotogrāfijā, var bildēt visu, bet rādīt tikai daļu. Un tad ar laiku bija gan ISSP skola, gan dažādi citi atskaites punkti, kad tu saproti, ka visu nevajag rādīt. Tu vari pelnīt naudu ar vienu, un to zina tikai daži, un publiski rādīt kaut ko citu, un tad šādā veidā arī filtrējot tos darbus, kas ilgtermiņā nāk. Es ilgu laiku strādāju Storija, kur man bija iespēja fotografēt radošus cilvēkus, kultūras cilvēkus, kas savā veidā ielika mani tādā kultūras un mākslas laukā arī kā fotografu, lai gan es vienkārši rādīju tos cilvēkus, ko es tur satieku. Un tas man ir ļoti palīdzējis. Tam ir sava veida nejaušība un arī apzināta. Es apzinājos tajā brīdī, ka man ir šī iespēja, un tas varbūt nav finansiāli tajā brīdī izdevīgi, bet es zinu, ka tas ir veids, kā arī bagātināt sevi, satiekot dažādus cilvēkus, gan arī fotografēt viņus, un kaut kā tā interakcija notiek. Bet tas, ko es daru šobrīd, es fotografēju daudz portretu uzņēmumiem, kas varbūt vizuāli nav tik sarežģīti, bet esmu iegūst to uzticamības, kaut kādu sajūtu, esot ilgi šajā jau fotografijas laukā, un miksēju to reklāmas fotografiju ar ļoti vienkāršām reklāmām un radošākām reklāmām teātriem vai citiem plakātiem, kur tad satiekās gan tas tehniskais uzdevums ar to radošo uzdevumu. Jau 10 gadus esmu tikai fotogrāfs, 10 gadus esmu pilna laika fotogrāfs, un tas bija tāds paralēli studējot, vai mans sapnis bija iestāties Mākslas akadēmijā, bet
uzzinot, ka iestāja eksāmenos ir jāzīmē, es sāku iet pie Reņa Liepas zīmēt un ātri velkot tās taisnās līnijas cilindram, es atpacināju, ka es labāk šo laiku veltīšu un iešu fotografēt, jo kamēr es uzzīmēšu to cilindru, es viņu 5 reizes nobildēšu, ja ne 10 reizes. Un tas noteikti varbūt man būtu palīdzējis, ja es būtu pacietību tur saglabājis, bet kas to zina, kā būtu tad. Bet tā, ka Mākslas akadēmijā neiestājos, ne. Bet kas ir bizness? Man liekas, mēs arī nevaram pēkšņi radošam cilvēkam skrolēt iekšā biznesa plānus un kaut kādus blefus, jo tas nebūs īsts. Sistēmā ir iekodēts, kad ir tie, kas to dara, un tās ir attiecības, ko veido. Un mācoties Antverpenē, tieši tas arī ir. Tu nonāc super radošā vidē, tu cīnies, cik vari, tev ir nenormāli veselīga konkurence. Tu saproti, ka tas, ko tu dari maksimums, cik vien daudz vari. Jo nereti šajā reģionā tu izdari vienu lietu, un tu ar to esi gandarīts, un tu tā kā atslāpsti, bet īstenībā tu jau sen esi atpalicis. Un tā vide, tas ir tas, ko tev iemāca tā skola. Viņi iemāca to realitāti un iemāca to, ka tas nav par to, ka tev kāds tagad pateiks, tev tagad jādara šādi vai tādi. Tu nonāc vidē, kur tu veido sakarus, un tas ir lielākais ieguvums. Sakari, no kuriem tu izproti vispār kaut kādu sistēmu. Sakari, tu nonāc kādā praksē pie dizainera, kur tu vispār redzi citu flangu, ko tev nemāca skolā, un varbūt arī to nevajag mācīt skolā, atkarībā kādā skolā. Bet, ja tu esi akadēmiskajā mākslas tādā nozarē, tad tev jāspiež ūbers spēcīgi, cik vien var tas, kas tev patīk, lai tu saproti, cik tevī mīt iekšā tas, kas tev patīk. Jā, man liekas, tas ir lielākais pluss šodienas studentiem. Mums bijuši praksē nenormāli daudz cilvēki. Kaut kā mēs reizēm studijā neko nedarām, mums nav šūmašīnas un tādas, bet mēs liekam viņiem sajust to turbulenci, kas notiek, tur tāds projekts, tāds. Izprast, no tā viņi mācās, reizēm no sarunas vai komunikācijas viņi mācās, no vienkārši pieblīvēta domu telpas, kur ir daudz haotiskas lietas un veido kārtību. Visas tās izpratnes manā laikā pietrūka. Es nevarēju iedomāties, kas varētu aizbraukt pie kaut kā stažēties, jo nebija tādas prakses skolās un nebija arī kapacitātes finansālās. Līdz ar to tu nedaudz dzīvo tādā utopijā. Tie tur lielie modes nami dara tā un tā. Es tur gribētu arī, nezinu, un tad vienīgais, kas tev atliek, ir braukt tur un mācīties tur un saprast, ka tā utopija jau viņa ir tā realitāte daudz savādāka nekā tā utopija. Bet mēs tam filmētājiem vai fotogrāfam arī ir jābūt ar to. Viņš nevar būt tikai tehniski, viņam jāsaprot arī tas lauks, kāds viņa uzdevums. Viņš nevar, tas, kurš varēs nofilmēt labi, varbūt reklāmu, nevarēs kaut kādu radošu darbu tik labi nofilmēt, jo viņš ir pieredzis pie kaut kādiem citiem uzdevumiem un standartiem. Man liekas, ka arī šeit pieminēt, ka Nīveta, viņa ir pati mākslas fotogrāfa un viņa orientējas mākslas laukā. Viņa nav komerces fotogrāfs tādā tiešā veidā. Attiecīgi, viņa ir profesionāla fotogrāfa, bet viņas uzdevums ir radošāks šeit un ir varbūt 10 citi profesionāli fotogrāfi, kas netiktu ar to uzdevumu tik labi galā, jo viņi ir virzīti kaut kādā citā industrijas sastāvdaļā. Tur ir jābūt arī tam, jāsaprotās tām pusēm. Es piedomāju pie tā, ko es rādu, un attiecīgi es lieku kopā tādā lielā bildē, vai tas ietilpst kaut kādā manā radošajā virzībā, bet tas tāpat ir nofiltrēts. Es daru vairāk, bet es mēģinu nofiltrēt un saglabāt to kodolu vienotāku un līdzīgāku. Dažādi līmeņi līdzīgums tur ir, bet es šķiet, ka esmu atradis, bet tajā laikā, ja brīdī kāds iedies, kas atradis, tad jāsāk meklēt atkal no jauna. Tas tāds neizbēgams, nekad nav tāda komforta sajūta. Tas pie tā nevar apstāties, ir kaut kā, jo laiks jau mainās un gaumas mainās un pašam jau tā gauma mainās. Tas ir nemitīgs process. Šī ir savā ziņā mistērija, jo reizēm tas klients atnāk, viņš redz manas bildes, bet viņš pēc tam praksē saprot, ka viņš vēlas kaut ko pavisam citu un vienkāršāku, bet viņam vajag laikam sajūtai, kad viņam ir konkrēts cilvēks to izdarījis. Beigās tas varbūt praktiskais uzdevums ir daudz vienkāršāks vai citādāks, bet viņi, un to esmu redzējis arī ar citiem fotogrāfiem, ir līdzīgi. Viņi, kad izvēlas fotogrāfu, tas portfolio palīdz, bet bieži vien tas uzdevums beigās tāds, ko var izdarīt 10 citi, tikpat labi un tāpatās, bet tur ir kaut kāds tā ir tāda
vārtu atvēršanas atslēga, vai tas rada kaut kādu uzticamību, ka tas fotogrāfs būs varbūt radošāks vai ar savu pieeju, bet praktiskā dzīve bieži vien to vienādo. Bet mēs neesam, laikam, kaut kāds ar savu radošo raibo darbību, mēs neesam tādus pakalpojumus pirkuši, mēs laikam neesam spējuši atļauties līdz šim. Viss tas, kas ir, saprot, ka tāds profiņš divkārt ir nenormāli daudz konsultācijas bijušas un sarunas, un pat 10. gadā, vai kurā mums pat bija investors, kurš gribēja baigi investēt, un bija viens krūts čalis no Zviedru ekonomistiem, kurš arī bīdīja kaut kādas lietas, bet toreiz mēs bijām galīgi zaļi, un mēs vienīgi, ko sapratām, ka tas čalis grib investēt, tā kā uztaisīt baigo āršķirīgo zīmolu un pēc 3 gadiem pārdot. Un sanāk, viņam ir tāda pakete. Un mūsu kodā tas kaut kā neietilpa, un mēs sapratām, ka nē, dabiskā ceļā mēs to sevi kaut kā apčakrēsim. Bet tad ir bijuši arī tādi investoru tipā, kā saka, cilvēki, kuri nākuši ar domu, ka varbūt mēs varētu kaut ko kopā. Un tad es saprotu, ka jā, viņiem ir nauda daudz, viņi ir jauni cilvēki, tur ambīcijas, vīzijas par zīmolu, un tas, ko viņi izdara, viņi tā kā nāk, iepazīstās, izkonsultējas, un pēc pusgada uztais paši savu zīmolu mārketingā būvētu, un saprotu, ka tur nav īstas intelektuālā čāla, bet viņi ļoti ņēmuši āršķirību. Ko atšķirās mārketingā būvēt zīmols, tas ir H&M, tas ir jebkurš zīmols, kurš iet pēc tādas paketes, kā biznesa struktūra, jā. Un viņam ir arī daudz naudas vajadzīgas. Un tad gan bija škroba, ka tas cilvēks, jo viņš pēc 2-3 gadiem to lielo zīmolu, kas te baigas izskanēja, aizvēra cieti, jo pavisam vienkārši viņam iztrūks tās resursi, ar ko darboties. Praktiski tu iekāp paketē, kura paprasa nenormālākos naudas resursus, tu tur ražo kā piekšā, bet lai izkonkurētu H&M un kaut ko, un tas ir nereāli mūsdienās, un tas ir sasodīts stulbi. Mums ir bijuši arī 2000. Gadu sākumos, kad mēs sākām ar džinsām, kādi jauni čaļi, kas gribēja biznesu, devās uz Londonu mācīties, iedavām bikses līdzi, un pēc gada saprotu, klusums, un pēc gada viņi uztaisījuši savu zīmolu, perfektām kopijām no mūsu džinsām. Skaidrs, bezkaunīgi neko, viņi tur 2 sezonas patirgoja, un pēc tam viņiem vajadzēja tikai jaunu, jo mode prasa nepārtrauktu tādu jaunu vēsmu. Visu laiku tas teiciens tell me something new. Tas ir tas, ko mode var piedāvāt tikai tad, ja apakšā ir spēcīgs, radošs mākslu spēku virzīts radošais direktors vai dizainers. Un tie čaļi arī pēc kāda gada jau bija iztukšoti un nebija vairs viņiem pasūtījumi, jo viņi tiranizēja to veco, un tāpat brīdī viņi sāka kaut ko hibrītiski paši tur taisīt. Bet tam vairs nebija tas kodols. Mums džinsām bija no A līdz Z jēga, kāpēc viņas taisīja, kāpēc tas kļuva trendīgi tajā laikā. Mēs, būdam īsti mākslinieki, to pārtraucām darīt, pēc ka mēs sēdējām kādā klubā, un tu saproti, ka 15 cilvēki nesā tavas bikses, un nē, viss. Kad tas ātri novījis pie tādas anti-reklāmas. Jā, mākslā modē ir tie inovatori, kas ošņā uz intuīciju balstīti cilvēki. Tas nenozīmē, ka viņi visi dara kaut ko līdzīgu, bet savā ziņā tas kaut kā sasumējas uz līdzīgu vilni. Un ir tie cilvēki, kas ir tie mārketinga uzņēmēji, kas pērk pakalpojumus pie tādām antropologu, kompānijām, kas reāli uz loģiskiem cilvēku pamatiem skaitļo rēķina, saprot, kas būs tās emociju bāzes, uz kurām varētu veidot biznesu. Protams, bija ļoti liels vilnis, kad mode pēkšņi domā par ekoloģiju, kas šobrīd mūsu kontingentā ir tāda anti-sajūta, ja pasaka ilgtspējība vai materiāls, dabisks, blablabla. Ir anti-sajūta, saprot, ka tas cilvēks nedzīvo tajā realitātē, viņš dzīvo kaut kādā tajā ietekmē un viņš vēl kaut ko meklē akli. Skaidrs, ka ir uzņēmumi, kas darbojas dabiski, bet viņi ir bez lielām ambīcijām nekāpj modē. Viņi rada produktu, pieņemsim, bet... Tādā ikdienā tas ir pieskati, kur kāds publicē bildes bez saskaņošanas, bet tas tādas praktiskās puses, tās autortiesības ir tāds
grūta tēma Latvijā, jo vairāk komerces pasaulē ir pierasts, ka ir kaut vai kampaņas bildes, ka viņas ir limitētu laiku var lietot, un ja kāds grib pagarināt šo laiku, viņš maksā atkārtot, tad Latvijas komerces praksē tā ir tāda ļoti reta izņēmuma, un fotografi paši varbūt neorientēs līdz galam, kā tas būtu jādara, un, protams, klients maksātājs nekad pats uz to neuzstās, un tur ir drusku tāda izdara aizmirsti funkcija, bet no tiem pašiem portretiem, kas ir dažādi, reizēm gadās tās diskusijas par to, ka es bildēju tur vienam mēdījam un kāds cits grib izmantot, un tad kāda ir tā vienošanās, bet ir arī pozitīvi piemēri, ka ir citi, kas ir gatavi par to maksāt, tas nekas, ka tas darbs tapis vienam un nav iebildumi, kad viņš tiek izmantots atkārtot citur, bet ir arī laba pieredze, kad esmu aizrādījis, ka kāds izmanto bildes pēc saskaņošanas, un ar to aizrādījumu es iegūst, jo savukārt viņi saprot, ka viņi ir pārkāpuši, viņi jūtas varbūt drusku vainīgi, un tad piedāvā citus darbus priekš sevis, un tad tas ir, tas kā atgādina, ka ir vērts pieskatīt, bet es teiktu, ka diezgan, ir varbūt mazliet pavirša attieksme pret fotogrāfijas autortiesībām, tīpaši sociālo tīklu laikmetā, ka visiem liekas, ka visi var ņemt Google atradu, līdz ar to ir pieejams un var darīt. Un tad nākotne ir vēl baisāka, kad arī no tās mazās bildītes visi spēs izdrukāt liels bildītes, jo AI spēs viņas palielināt. Jā, mums tā ir baigā pieredze. Galvas sākot ar tām pašām džinsām, mēs tieši domājam, ko mēs varam patentēt vai darīt, jo bija tāds džins vilnis, ļoti daudz sāka kādā ziņā kaut ko līdzīgu darīt, un Ķīna, protams, aizdomīga vieta, kur arī nāca kaut kādas informācijas. Un tad tu saproti, ka tu patentē vienu lietu, tas ir bizness, tu samaksā, bet tā mazā izmainīta vīlīte pēkšņi to visu izdzēš, un tas vairs nestrādā, un mēs ar patentu sapratām, nav jēgas. Tas, ko mēs varbūt iegāzāmies, mēs pagājuši gadā mums ķīnieši nozaga patentu, mēs nebijām pamanījuši, kad ir mēnesīts, kad neesam beidzās termiņš praktiski. Un ķīnieši atsūtīja, ka viņi nopirkuši Maren Rose zīmolu, bet apostrofs izglāba. Viņi bez apostrofa. Ķīnā mūsu vārds ir patentēts uz pavisam citu. Mēs reiz, protams, ar juristiem saskārāmies un, protams, tur spēlē nauda. Pēkšņi tur ir liela nauda, viņi paņēma kaut kādu mega patentu uz tā visu. Mēs esam vēl satikuši internetos kreisus zīmolus, kur ir vienkārši Maren Rose rakstīts ar kaut kādu mistisku logocipu, tirgo kaut kādu pilnīgi briesmīgu apģērbu. Ir arī tādi stāsti, kur tu domā, kā ar viņiem reaģēt. Un tu arī varbūt nevar savilkt tādu īsto sasaisti, ka tas ir pārņemts no mums, bet intuitīvi tu jūti, ka tas ir. Ir bijuši daži, kā es saku, visslavenākais laikam bija case ar tā Sijā popdīva dziedātāja. Viņai kādā brīdī parādījās nenormāli līdzīga parūka tā kā mūsu detektīvam, un tad tu saproti, nevar šitādu izdomāt kaut kur, kas nav saistīts. Tur ir kaut vai ne stilists vai kas ir sapratis tieši kā tu saki, tur akņājies kādā arhīvā, internetā un tu kaut ko redzi, tu nezini, kam tas ir, tu uztais. Un ir bijis ar māksliniekiem, kas tur jūt, apakšā ir veidojuši tur skulptūras ar putniem, un tu jūt pilnīgi to attiecību, ka tas ir ņemts no viena no mūsu apģērbiem. Vai ir bijis stāsts, kad kāds stilists prasa, lai atsūtu uz Argentīnu cepuri, mums bija tādas lielas ar dūmu, tādiem interpretācijas sajūtu. Mēs saprotam, ka mēs nesūtīsim, tas maksā nenormālāko naudu. Un pēc kāda pusgada skaties bildes, kaut kādas ieraugi, čalis ir dabūjis to cepuri, bet tu nevar atcerēties, kurā brīdī tu viņam aizsūtīs viņu. Viņš ir pats uztaisījis vienkārši no kaut kādām bildēm, un tad pēti tūmā to bildes, protams, nav tā apstrāde tik forša, bet viņš ir uztaisījis to cepuri, dabūjis savus 100,000 laikus Instagramā un priecīgs. Modē ir īsa atmiņa, tas arī jāņem vērā, un tīpaši tagad, kad ir pieblīvēts vizuāls laikmets, tu neko vairs nekontrolē, tev mākslas darbam, ka pirms 10 gadiem mēs varējām veltīt pāris stundas, šobrīd mēs veltam dažas sekundes, un tas vienkārši rotē viss, un tu vairs neko neatceries. Un, kā tu minēji, mākslīgais intelekts uz tā visa balstās, viņš ģenerē jaunas lietas, kurām vispār patents vairs neeksistē. Jebkurš var ņemt
un tas viss aizplūst. Mājaslaps jau šobrīd ir piemirsts medijas vai vieta, kur, jo sociālo tīklu tas redzējums ir daudz lielāks, kā atver kāds mājaslaps. Mājaslaps cilvēku uztur vairāk kā tādu savu kontrolētu teritoriju ar savām priekam, bet tāda praktiskā, mēs fotogrāfam, praktiskais iegūms tur ir, daži pat aizmirst viņas un vecas, viņas tur stāv piemirstas. Bet man šķiet, ka digitālajā medija prāta, ka vismaz fotogrāfijas gadījumā tas ir daudz attēlu kopums, nevis viena atslēgas bilde, jo tas cilvēks uz sekundēm viņu ieraug, un vai viņš tur to lielo vēstījumu, tas vēstījums ir kaut kāda vairāku attēlu sērijā, ir šobrīd aktuālāks. Internets ļauj, viņš ir mazāk tehniski prasīgs, kādreiz, lai to lielo bildi izstādē pielikt, tur bija tehniski jāizpildās vairākiem nosacījumiem, lai tas varētu notikt. Lai tas, protams, arī attēlu kvalitāte ir jautājums, bet visāk internets ir tas, kurš paredz, ka vajag daudz vairāk satura. Tas kā reize tas, kur es varu visu laiku uzskatīt, ka mēs klibojam, jo divas lietas, varbūt vairāk. Bet viens tas, ka tā intensitāte nepārtraukti, kā tu minēji, radīt sajūtu, ka tu kaut ko dari. Mums ir otrādāk, mēs vienkārši darām, mums nekad nesanāk laikas darboties ar tādu ārējo formu. Un tad bieži tu satiec citus un tu esi pārstrādājies. Viņš saka, ko jūs darat vispār? Un saprot, es neesmu šobrīd pakomunicējis caur sociāliem tīkliem vai kaut kā, kad es saku, ka es sūri grūti strādāju. Līdz ar to arī daudzi šos kodus arī atkožu. Un saprotu, man vajag katru dienu postu, kā es tur metinu vai strādāju vai tīru grīdu. Tas radīs ārējo rezonanci un cilvēkam būs priekšstats par tevi. Ir bijuši daudz, protams, nenormāli krūti, protams, bija uzvara Jēras festivālā, kas atšāva tādu globālo. Visi tur sūta ziņas, visi zina. Tā, ka tiešām nozars. Vai, ka tev kāds prestižs elks par tevīm kaut ko var uzzina. Tad tās bija šās super sajūtas. Vai, kad centies iepazīsties Parīzē uz ielas ar dizaineru, ko tu cieni, un viņš tu esi tas un tas. Tās ir tās laimes, un tās esmu izbaudījis. Tā lokāli, man liekas, noteikti tā bija izstāde pirms 4 gadiem Dekoratīvās mākslas muzejā, kur bija atskats uz tādu 10 gadus darbību, kur mēs gribējām sasummēt visus tos objektus, apģērbus tādā ceļojumā, un pēc tam izlaidām ar grāmatu. Tas bija tāds lokālā vidē. Pandēmijā, kad viss bija slēgts, es nobildēju sevi pie datora, ka es tālāk, ka es zvanu Zoom kolā un ieliku šo bildi stokā, un viņi ir pārdot 5000 reižu un apgrozījusi, neminēšu summu, bet daudz. Attiecīgi, kas varbūt ir beigās ir mans populārākais un pārdotākais darbs, ir es sēžu pats pie datora, un tas ir pašportrets ar Zoomā, lai gan tajā brīdī man vispār nav nekāds priekšstats, kā Zoomā darboties. Es atvēru YouTube'ā, kas ir Zoom, un tur parādās tā viņu reklāmiņa, kas ir, kā viņi paši sevi reklamē, un tad es šo bildi pandēmijas pašā sākumā ieliku stokā, un viņi var atrast, man liekas, esmu nodrukāts visās pasaules presēs un visos kanālos, kur var cilvēku kaut ko nodrukāt, un viņi, protams, turpina ir viņai pieprasījums, bet tas tur beigās nāk, esmu gan kā autors, gan kā modelis, tur ir dažāds attiecības.